Un ieklausīsimies svētajos rakstos, kas ir pierakstīts 2. korintiešiem 5. nodaļā, 17. pantā. Un tur ir šādi vārdi. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Āmen. Debes Tēvs, paldies par šo dienu, kur Tu esi dāvājis visai kristīgai sabiedrībai, tostarp arī pasaulē. Paldies, Pestītāji, ka mēs varam pieminēt Tavu spēku, celt godā Tavu svēto vārdu ikreiz, kad kopā nākam. Tēvs, svētī arī šajā svētku rītā Tavu vārdu pie mūsu sirds, kad šajā brīdī esam pie viņa apstājušies. Tēvs, lieto savu kalpu Tavam godam, piepildi manu sirdi, Pestītāji, ar šo augšām celšanās prieku. Tēvs, piepildi manu sirdi ar pazemību un bijību, kad sludinu Tavu vārdu. Un paldies par Tavu žēlastību, ka Tu man to joprojām ļauj darīt, atrodoties starp Tavu draudzi. Tavā vārdā, Jēzu. Āmen. Variet apsēsties, lūdzu. Pasaulē risinās dažādi notikumi. Tas tā ir bijis vienmēr. Mums jau nav jāskatās tik daudz arī uz pasauli. Mēs tā reizēm cilvēki gribam noķert kādus lielus notikumus un tad pie viņiem pieturēties un viņus atcerēties un atkal izlaist caur sevi cauri un domāt, kur es tajā visā stāstā esmu. Bet arī mūsu dzīvē notiek lielas lietas. Un man šajā rītā jāsludina par dzīvu Dievu. Tas savā ziņā bija man izaicinājums. Kāpēc izaicinājums? Nevis tāpēc, ka es to neapzinos. Es apzinos, ka joprojām tas pats Kristus, kas vakar un mūžīgi, to sludina Dievvvārds. Tā ir tāda absolūta patiesība, viens liels notikums, kas ne tikai ir jāskatās pasaulē, ko varbūt skatoties pasaulē, mēs nemaz uzreiz tā nevaram to saskatīt un pamanīt. Bet šis notikums liek domāt par tavu un manu personīgo dzīvi, kur šis lielais Dievs ir manā dzīvē. Ziniet, ko es redzu, ka šodien cilvēki izmisīgi kaut ko meklē. Un no vienas puses, tad, kad es Dievu nepazinu, es esmu bijis viens no tiem meklētājiem, kas nevar vārdā nosaukt, ko tu meklē. Tev tā kā sirds visu laiku ir izsalkusi un pēc kaut kā slāpstoša, un tu kādā brīdī dzīvē apsēdies un tu mēģini nodefinēt, kas ir tās lietas. Ziniet, ka reizēm mēs tā viens otru mierinam. Tu mierīgi paņem pauzi dzīvē. Paņem dzīvē pauzi un mazliet pajautā sev, kas tev šodien trūkst. Man šie vārdi nemaz nav bijuši tik viegli. Jo es esmu bijis viens no tiem cilvēkiem, citiem vārdiem cilvēki ir nākuši pie maniem šo jautājumu jautāt. Viņi domā, ka es varu viņiem sniegt atbildi, kas viņu dzīvē šobrīd ir vajadzīgs. Bet vairums gadījumu, tad, kad cilvēki man to ir jautājuši, es esmu to pajautājis sev. Ziniet, ka Bībele saka, vai tu zini, ka šodien tev pie miera ir vajadzīgs? Es nezinu. Un man ir bijuši tādas dzīves pozīcijas, kur es tā īsti nemazam nevaru nosaukt, kas man šodien pie miera būtu vajadzīgs. Savulaik man viens mācītājs teica, viņš teica, ka lielākā dzīves uzvara ir būt mierā ar to, kur tu šobrīd esi. Es ar visām dzīves slāņiem, kas manā dzīvē ir nākuši un gājuši, par visiem es nevarētu pateikt, ka es esmu mierā tur, kur es šobrīd atrodos. Man ir bijuši tādi posmi, kur es gribu izrauties no tā. Es negribu tur būt. Es gribu dzīvot ar Dievu mieru. Es gribu sastapties ar augšām celto Kristu. Ne jau tikai lieldienās, kā jau es teicu iepriekš, bet katru dienu. Un ko es ar to visu gribu sacīt? Kad ir notikumi, kas mūsu dzīvē nāk un iet, un tā būs vienmēr. Arī tad, kad tu lūkojies pasaulē,
Mēs to redzam un mēs to redzēsim. Bet ir notikumi, kas mūsu dzīvē paliek. Un viņus neviens nevar izdzēst no mūsu dzīves kalendāriem, ne no mūsu sirds, ne no mūsu prātiem. Viņi tur ir. Kādi varētu teikt, tas notikums bija mana bērniņa dzimšana, nākšana pasaulē. To es saku par tēti un mammu. Un tad viņi saka, tas ir notikums, ko es apskatos fotogrāfijās, un es saku, tas bija viens brīnišķīgs laiks, ko no mana prāta, no manas sirds neviens neizdzēsīs. Kā ir ar tavu dzimšanas dienu? Kad tu pēdējo reizi tā svinēji savu dzimšanas dienu un teici, Dievs, paldies, ka tu man devi dzīvi. Kā man patīk dzīvot dzīvi šodien. Ir tā? Man pēc 40. Nē, nepārprotiet, man patīk svinēt dzimšanas dienu. Tur sūta apsveikumus un tev mīļi apsveic un tā mazliet tev atgādina, cik tas ir svarīgi un nopietni. Bet es gribētu sacīt, ka pēc 40 tu jau vairāk ir vēl viens dzīves gads. Un tad es esmu sev pieķēris pie doma, ka varbūt es nemaz tā īsti nenovērtēju to savu dzimšanas dienu. Ka varbūt manā dzīvē tas nav tāds notikums, kur es saku, paldies tev, Dievs, par vēl vienu žēlastības gadu. Dod man gudrību viņu nodzīvot pēc iespējas labāk, pēc iespējas kvalitatīvāk. Tā, ka es varētu apstāties un teikt, jā, Kristu, es nenožēloju savu dzīvi. Es nenožēloju to, kas tajā ir bijis. Es nenožēloju to, kas tajā vēl nāks. Jo, ja tajā esi tu, tad mans dzīves saturs ir pavisam citā kvalitātē. Kristus ir augšām cēlies. Šorīt visos dievnamos, es ticu agros rīta dievkalpojumos, un mēs Samuels lasīja tur ļoti agri no rīta. Man vienmēr ir bijusi dilēma, cikos lieliek dievkalpojumi? 4 no rīta. Tas būtu ļoti agri, vai ne? 8, tad jau gaismiņa jau auss diena jau ir citiem ieskrējusies. Ļoti agri. Kristus ir augšām cēlies. Tāds īpašs notikums šodien kristīgai sabiedrībai. Es ticu baltos kreklos un sapucējušies, viss nāks uz baznīcu un pēc tam mājās savās ģimenēs svinēs mūsu Kristus šo lielo notikumu, kas ir noticis visā pasaulē. Tomēr, kad Pāvils raksta Korintas draudzei šos vārdus, un mēs zinām Korintas draudzi un tas konteksts, un jūs varbūt domājat, nav īstā raksturvieta, ko sludināt lieldienās, jo Korintas draudz, grēcīgākā draudz jaunajā derībā, nebaidos no šī apzīmējuma. Bet vai jūs zinājat, ka arī lieldienu rītā, tostarp arī Jēzus ģimene nebija ideāla? Mēs, kristīgā sabiedrība, savā ziņā viņu esam uztaisījuši par tādiem ideāliem apstākļiem, ja par tādiem lieliem svētkiem, un tā tas ir. Es neatkāpjos no saviem vārdiem. Bet šajā rītā, vairāk kā 2000 gadus atpakaļ, tiem kristiešiem šis nebija ideāls rīts. Tas bija satraukuma pilns rīts. Es ticu, ka viņi uz to kapu gāja samiegojušies ar bēdu pilnām skumjām sirdīm par to, ka mans kungs tur guļ un viņi atver un viņi nevis pat atver, tur akmens ir novelts un kaps ir tukšs. Un tad vairāk nav prieks, tad ir sēras. Kur ir palikuši Jēzus miesas? Bet tad, kad Pāvils raksta Korintas draudzei, tā nav tāda garīgi ideāla vide. Tieši pretēji, draudze ir spriedzē. Draudze ir ar grēkiem, ar nesaprašanos, ar ļoti daudz šaubām un ļoti daudz jautājumiem, kurā vietā savā starpā. Savstarpēji. Tostarp arī šaubas par viņu vadītāju, par Pāvilu pašu. Un ko tad šajā kontekstā saka Pāvils? Viņš atgādina tādus, manuprāt, ļoti spēcīgus vārdus, pie kuriem ir vērts apstāties un padomāt tieši Kristus augšām celšanās svētkos. Kas ir Kristū? Tas ir jauns radījums. Redziet, augšām celšanās tas nebija tikai tāds vienreizējs notikums gadā pie tukša kapa. Tā patiesībā bija tāda kustība, kas sākās tur, bet nepalika tur. Iedomājieties, mēs kaut kādas lietas sākam un reizēm ir grūti novest līdz galam. Tev ir tā? Kad tu kaut kādas lietas atliec atkal, un kādas lietas mēs atliekam dzīvē, ne jau lielus notikumus. Ar lieliem notikumiem mēs tiekam galā. Mēs mazas lietas atliekam uz vēlāku laiku. Un tad mazās lietas veido veselu kaudzi
ar problēmām, kuras nav risināts iepriekš, vai ne? Kristus augšām celšanās svētki, ja viņa augšām celšanās nepalika kapā, viņu ieguldīja kapā, viņš iznāca no kapa un viņš izplatījās pa visu pasauli šī vēsts. Lasītākā grāmata pasaulē joprojām ir Bībele. Nevis lieli romāni, nevis lielas autorbiogrāfijas, bet tieši Bībele. Un viņi izplatās. Šodien baznīcās, ja ienāk cilvēks, viņš Bībeli var saņemt pa velti. Viņam nekas nav jāmaksā. Es redzu, ka internetā cilvēki Bībeli pērk. Viens no otru. Es domāju, atnāc pie manis, tu iedošu pa velti. Lasi Dievu vārdu. Dzīvā Dievu vārdu. Un tomēr pats pārsteidzošākais ir tas, ka šī ietekme izplatās nevis no ārpuses uz iekšieni, bet no iekšienes uz ārpusi. Tāda, manuprāt, ir evaņģēlija būtība. Ja viņi tikai nonāk līdz manām ausīm, bet nenonāk līdz manas sirds, tas nav evaņģēlijs, ko tu esi dzirdējis. Jo šī vēsts izlauzās no kapa, no iekšienes un izplatījās pa visu pasauli. Un tieši tā tas notiek ar cilvēku, kurš ir sastapies ar augšām celto Dievu. Tāpēc tā centrālā raksturvieta mums šajā rītā ir Korintiešiem 5:17, ko mēs arī varam izlasīt un pasakot viņai līdzi. Šeit mēs redzam šo svētku būtību vienā teikumā. Un tad, kad es domāju tieši par šo rītas prediķi, es domāju, kas man ir šī augšām celšanās svētki. Arī man. Arī es gribu svinēt kopā ar jums, ar visu kristīgo pasauli un slavēt savu Dievu. Bet kas ir tā raksturvieta, no kuras es gribētu sludināt, es apstājos pie šiem Pāvila sacītiem vārdiem. Evaņģēlijs vienā teikumā. Nevis tikai pasaule var mainīties, uz ko mēs kristīgā sabiedrība dažkārt tik ļoti ceram, bet patiesībā šie svētki ir par mani, kad man ir jāmainās. Evaņģēlijs ir par to, ka manā dzīvē ir jānotiek augšām celšanai. Un no šī jaunā cilvēka, no šī pārveidotā cilvēka, to Pāvils atgādina Korintai, to Pāvils šajā rītā atgādina mums, iesākās visas pārējās lietas. Nevis no globāliem notikumiem mums apkārt, bet no manis. Kas tad iesākās? Iesākās jaunas attiecības, jauna dzīve, jauna ietekme uz citiem cilvēkiem. Un tad līdz pat visai pasaulē, ieskaitot visu pasauli. Jāņa evaņģēlijas 14:12, Jēzus to saka saviem mācekļiem. Patiesi es jums saku, kas man tic, darīs, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem, jo es aizēju pie Tēva. Vēl lielākus darbus viņš ir sagatavojis Kristus draudzei, saviem mācekļiem, tev un man. Vēl lielāks par tiem, ko darīs Jēzus. Ziniet, ko Bībele saka, ka viss Jēzus brīnuma darbs, ko viņš darīja, vispār nevarētu sarakstīt grāmatās. Te ir tikai viena maza daļa uzrakstīta. Un mēs lasām Bībeli, kur viņš augšām cēla mirušos, Lācaru un tāds brīnuma darbs darīja. Man jau ar to pietiek, kas šeit ir uzrakstīts, un es saku, tas man nav pa spēkam. Tas man nav pa spēkam. Un jūs varētu teikt āmen, jo nav pa spēkam bez Kristus. Nav. Un tad, kad viņš gāja pie Tēva, man liekas, to viņš arī gribēja atgādināt saviem mācekļiem, kad jūs darīsiet lielākus darbus par šiem, nekā es esmu darījis, bet tas nav jūsu spēkos, tas ir kopā ar mani. Kopā ar mani. Ļaujiet man pajautāt vienu provokatīvu jautājumu. Vai šodien Kristus draudze ir kopā ar Kristu? Vai šodien Kristus draudze ir kopā ar augšām celto Kristu? Jāņa 14:12, Jēzus to jautā, ja tie notikumi risinās pirms krusta notikumiem. Kad Jēzus sagatavo savus mācekļus aiziešanai, savai debesbraukšanai, tā varētu teikt. Viņš ne tikai viņus mierina, bet arī mazliet paceļ viņu redzējumu, viņu skatu uz debesīm un saka, ka darbs neapstāsies, bet pat paplašināsies. Kad Dieva darbs paplašināsies, iedomājieties, kristieši, mūsu Latvijā Dieva darbs paplašināsies, to ir apsolījis, tie nav raivju vārdi, to saka Bībele. Pēc tā šodien ilgojās cilvēki. Tad, kad man ir iespēja parunāt ar kristiešiem, es dzirdu, kad ir šīs ilgas.
Mēs gribam, lai Kristus darbs paplašinās. Mēs to gribam Priekulē 4 konfesijas. Mēs to gribam visā Latvijā. Katrs kristietis to gribētu pie savas draudzes, lai cilvēki arvien vairāk nāk baznīcās, ka nevajag notikt kariem pasaulē, nevajag notikt globālām satricinājumiem tavā personīgajā dzīvē, arī nevajag notikt kaut kādām zemestrīcēm, ka mēs gribam un augstam nākt pie dzīvā Dieva. Pēc paplašināta Dieva darba. Šodien daudz kam ir jāpiedzimst no jauna. Daudz kam. Bet jūs zināt, kur ir problēma? Lai dzimtu kaut kas jauns, ir kaut kam jānomirst. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu. Tik skaisti vārdi. 40. psalms, 1-3 panti. Es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Un manā mutē viņš lika jaunu dziesmu. Nevar dziedāt jaunu dziesmu uz vecām notīm. Es skatos uz profesionāli, ko es te runāju tagad. Nevar dziedāt. Lai būtu jauna dziesma, ir jāpazūd vecai dziesmai. Un tad var sākt skanēt kaut kas jauns, kaut kas svaigs, kaut kas nav pilns ar aizspriedumiem, kas nav pilns ar ūgtumu, kur ir notikusi piedošana, kur ir notikusi dziedināšana. Vai tad to šodien īpaši šajos svētkos negaida kristīgā baznīca un kristīgā draudze? Kad Dieva darbs paplašināsies. Mēs tā reizēm to noreducējam tikai uz to, lai draudzē vairāk cilvēku būtu. Nebūs draudzē vairāk cilvēku, ja nebūs jauna dziesma tevi un manī. Ja tevi un manī nebūs notikusi augšām celšanās, kaut kas šeit, mēs varētu lieldienu rītā piecelties un uz sevi nostāties spogulim pretī un pateikt, manī kaut kam ir jāmainās. Manī, Raivī Deksnī, kaut kam ir jāmainās manā domāšanā, manos uzskatos, manā sirdī. Man savulaik viens vecs sirms mācītājs teica, tad, kad viņš man ieveda kalpošanā, viņš teica, Raivi, tev ir jāsāk mīlēt, tavs uzdevums būs mīlēt cilvēks, kurus Dievs tev ir devis. Man ir jāmīl tevi. Es egoists gribu, lai mani mīl. No rīta līdz vēlam vakaram. Lai man kalpo, lai man pienes, tas ir mans grēks, vecā Ādama daba. Viņš teica, tev būs jāmīl cilvēki. Man vienā brīdī likās, bet tas jau tā pašsaprotam, vai ne? Jūs atnākat un jūs saņemat mīlestību, un es vienmēr varu mīlēt un nākat, tikai man ir ko dot. Man nav ko dot. Man ir bijuši dievkalpojumi, kur es jūtos kā izgriests savus vielas. Nav ko dot. Es esmu kritis uz ceļiem un es lūdzu, Tēvs, ja tu man nepiepildi, ja manā dzīvē nenotiek kaut kāda augšām celšanās, man nekad nebūs ko dot tev. Nekad. Jo mēs cilvēki paši no sevis nevaram, mēs tā reizēm domājam, man vajag saņemties, lai būtu labāk dzīvē. Neko tu nevari saņemt, tu neko nevari izdarīt. Tāpēc Jēzus saka, nākiet pie dzīvā ūdens. Viņš to saka vispirms saviem mācekļiem. Zini, ko Jēzus darīja saviem mācekļiem? Viņš viņiem īpaši izskaidroja lietas. Īpaši paskaidroja lietas. Mēs katrs vēlamies piedzīvot dzīvē brīdi, ka kaut kas piedzimst jauns. Jo zini, kas notiek ar jaunu? Jauns ir nesabojāts. Pasaules un dzīves neapbružāts. Mēs jau, mīļie, godīgi esam apbružājušies no dzīves. Mēs esam apbružājušies no savstarpējām attiecībām, no attiecību pieredzes, tostarp arī no baznīcas dzīves. Bet tad, kad piedzimst jauns, viņš ir kaut kas unikāls. Viņā nav nekas no pasaules netīrības. Viņā ir kaut kas brīnišķīgs. Tomēr, ziniet, ko es neesmu redzējis? Es neesmu redzējis nevienu cilvēku, kurš teica, es vēlos šajā rītā piedzīvot, ka kaut kas nomirst. Kaut es varētu redzēt, ka kaut kas nomirst. Jums tā ir bijis? Man nav. Man uzreiz tas saistās ar kaut kādām sērām, ar kaut kādu nepatika sāpēm, ar kaut ko tādu, kas manu dzīvi, manu dvēseli, manu sirdi salauž gabalos, kā Kristus mirdams pie krusta. Viņš tika salauzts burtiski gabalos, mans kungs un mans pestītājs. Un tikai 3. dienā varēja piedzimt kaut kas jauns.
Viņš pat pie krusta mirdams teica, tēvs, kāpēc tu mani esi atstājis? Tēvs atstājis dēlu. Jā, viņš tā jutās, manu grēku dēļ. Marka 9.1 saka, viņš atkal saka uz saviem mācekļiem, patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, pirms tie nebūs redzējuši Dievu valstību, lēnām nākam. Ar spēku nākam. Ar spēku nākam Dievu valstību, Jēzus saka. Redzēt Dievu ārējo spēku. Šodien, ziniet, ko es redzu, ka šodien daudziem cilvēkiem, un tas nav pārmetums, ka šodien daudziem, viņš saka daži no tiem, viņš to uz mācekļiem saka, bet ka daudziem šodien nolaižās rokas. Es nezinu, vai tev šajā rītā tas ir tāds uzspīlēts svētku prieks, vai viņš ir patiesas svētku prieks, vai varbūt līdz galam neizjusts svētku prieks, bet es redzu, ka šodien cilvēkiem nolaižās rokas. Redzot to, kas notiek pasaulē, dzirdot sarunas, kas notiek cilvēku privātajās dzīvēs, kur cilvēki piedzīvo bezspēcību. Un tam man reizēm lieldienu rīts ir licies mazliet tāds, mazliet safabricēts prieks. Piedodiet, ka es to tā nodefinēju. Kur mēs nākam un mēs smaidam un tam visam ir vieta. Un es nesaku, ka lieldienu rītā mums ir jāsāk tēlot un nolikt malā savas dzīves problēmas un ievainojumu un grūtumu, caur kuriem mēs ejam cauri. Nē, ne par to. Tas, ko es gribu pateikt, ka mēs cilvēki esam pieraduši dzīvot pa savam. Tev ir savi ieradumi dzīvē. Un tad, kad tu aizbrauc ciemos pie radiem, un tu saki, vai, ko labi, ka man nebūs jātaisa svētku maltīte. Ne? Kas tas pa prieku? Trauka nebūs jāmazgā. Nebūs nekur nekas jāizgulda. Tu padzīvos labus citu rēķini. Un pateiksi, vai cik bija labi. Un aizbrauks apakaļ savā tīrā mājā, savā ideālā vidē, un teiks, tā jādara arī nākamgad ir. Ko man tur daudz satraukties, vai ne? Mēs esam pieraduši dzīvot pa savam. Mums ir savi noteikumi, mums ir savu kārtību, un nedod Dievs, ka viņu kāds izjauc. Ja? To starp bērni, vīrs, sieva, ja? Savas tematiskās čupiņas. Mēs labi zinām, kur kas atrodas, un visiem nav jābūt skaidram, kas notiek manā dzīvē. Mēs esam pieraduši dzīvot pa savam. Bet ziniet, ko šis augšām celšanās rīts izjauc? Tavu ideālo kārtību. Manu ideālo kārtību. Jo vēstule Ebrejiem 11.1. Es šo vienmēr esmu centies iegaumēt no galvas. Sevis dēļ. Atgādināt. Tad, kad tiek sajaukta mana kārtība, tad, kad es skatos uz pasauli, man liekas, nekas neiet. Kur ir Dieva valstība? Kur ir? Kur ir lielais Dieva spēks? Marka 9.1. Un jūs redzēsiet Dieva valstību ar spēku nākam. Kur ir? Cilvēki pesimistiski, galvas nodūruši, to starp kristieši. Galvas nodūruši, viss ir slikti. Kur ir Dieva valstība ar spēku nākam? Un zini, ko saka Ebrejiem 11.1? Jo ticība, tā, kas ir tev dot kā dāvana no Kristus, kas viņa ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Nevis redzamām un taustāmām. Mēs tā gribam īsti ir tikai tas, ko es varu saņemt savās plaukstās. Kas bija neticīgo tomu, ka Jēzus rādīja savus plaukstus? Ja es šitā neizdarīšu, es neticēšu, ka tu esi augšām cēlēs. Es neticēšu. Tas, ko es gribu sacīt, ka Kristus upuris nav veltīgs. Arī tad, kad tu kalpo savā ģimenē, arī tad, kad tu ej cauri grūtībām, arī tad, kad tu piedzīvo pazemojumu, nievājumu, vilšanos attiecībās, vilšanos cilvēkos, tad, kad tu redzi, kas notiek pasaulē, kad tu saki, es no rīta pieceļoties, es vairāk redzu ļaunumu nekā labo, Kristus upuris un augšām celšanās brīnums nav veltīgs. Tas ir aicinājums dzīvot citādi.
Jo ja Kristus ir augšām cēlies, tad viņa dzīvība nav tikai domāta debesīm. Tā grib parādīties, jeb izlausties caur tevi un mani, manā ģimenē, sabiedrībā. Un varbūt tas lielākais darbs, par ko Jēzus runāja, tas nav tikai brīnums, jeb darīt brīnums, darīt lielas zīmes. Man dažkārt šķiet, ka mēs kristīgā baznīca šodien tik ļoti esam fokusējušies uz tām lielām zīmēm un lieliem brīnumiem, ka mēs esam aizmirsuši, ka tam brīnumam vispirms jau ir jānotiek ar mani. Un to brīnumu nevar radīt tu manā dzīvē. Es tavā to nevaru izdarīt, to var izdarīt tikai Kungs Kristus. To lielo brīnumu, to jaunpiedzimšanas brīnumu, to pārveidošanas brīnumu, kur tiek transformēta sirds, prāts un dvēsele. To var izdarīt tikai Kristus. Pilnīgi pārveidots. Un Pāvils šajā 17. pantā, es papētīju to vārdu jauns radījums. Kas saka jauns radījums, man liekas tāds mazs pelēns piedzimis. Es redzējuši mazu pelīti piedzimuši. Pilnīgi, tur nekas no spalvas nav. Tāds kunkulīts. Ja? Jauns radījums. Bet man to bija tā kā grūti saslēgt kopā ar radījums. Jā, varbūt radījums. Bet no grieķu valodas tur ir lietoti tādi divi vārdi. Viens ir neos un otrs ir kainos. Un tas neos nozīmē jauns laikā, bet kainos nozīmē pilnīgi pārveidots. Pilnīgi, tur nekas nav no vecā. Apmēram kā tā vecā un jaunā dziesma. Nevar uz vecu dziesmu rakstīt jauno, ir vajadzīga jauna tīra lapa, lai rakstītu jaunu. Un tas kainos, tas jauns radījums, to arī nozīmē jauns radījums. Iedomājieties, es neko nevaru paņemt līdzi no tā vecā, kā man gribētos atvilkt veselu gūzmu no tā vecā, no tā ierastā, no tā manām tematiskajām čupiņām, ko man ir grūti atstāt un pateikt, nē, šito es nevarētu, to līdzi, Kristu, to lūdzu, to es gribu paturēt. Pāvils saka, jauns radījums, pilnīgi jauns un pārveidots. Tu zini, ka Kristus netiks salabots tajā kapā. Es tādu teoriju esmu dzirdējis, ka Dievs nonāca, novēla akmeni, bet pirms tam viņš salaboja Jēzu, salika atpakaļ, ar skrūvēm saskrūvēja, savilka ar atslēgām savu dēlu, lai viņš varētu atkal funkcionēt. Nē, viņš viņu uzcēla no nāves. Viņš augšām cēlās jaunā dzīvībā. Un Pāvils saka, tas pats princips attiecas arī uz kristīgo draudzi, uz tevi un mani. Ja Kristus ir augšām cēlies manā dzīvē, tas jautājums ir, vai to redz un piedzīvo tie, kas man ir apkārt. Mēs varētu runāt par ietekmi pasaulē un sabiedrībā, par evanģelizāciju, un tas viss vienmēr būs vajadzīgi un vērtīgi. Piekrītu. Bet šajos notikumos, kas notika tik daudz gadus atpakaļ, ko mēs šodien pieminam, es ticu, ka mans kungs jautā daudz ko personīgāku un padomā par to, kas notiek tavās mājās, kas notiek tavās attiecībās, kas notiek tavā sirdī. Tur nav vajadzīga augšām celšanās. Tur nav vajadzīga jauna dziesma. Nevis rakstīt uz vecām notīm, bet jauna dziesma. Es vakar Liepājā redzēju ļoti daudz piedzērušus cilvēkus. Jaunus un vecus. Alkohola reibumā, pastiprinātā alkohola reibumā. Es redzēju ļoti daudz policijas un ātrās palīdzības ekipāžu ar ieslēgtām avārijas gaismām. Kaut kas bija noticis. Es domāju, mēs pat neesam svētkus sagaidījuši. Šorīt jau ir ko svinēt. Vakar bija sestdienas vakars, vējaina Liepāja. Varētu teikt, kā gan citādi, vai ne?
Es vienā brīdī gribēju izkāpt no transporta līdzekļa un aiziet pēc kafijas. Domāju, nē, aizpūtīs man ar visu kafiju, es labāk sēžu siltumā. Bet tur jauni cilvēki knapi spēja noturēties kājās, lamājās, grūsta meitenes, ķecerīgi uzvedās. Pieauguši cilvēki, no kuriem sabiedrībai būtu jāskatās, kā dzīvot, īpaši jaunai paudzei, viņi kājās nevar nostāvēt. Iepirkuma maisiņi, kas ir pārpildīti ar alkoholiskiem dzērieniem, krīt laukā no rokām, nesmuki izturās, lamājās, grūsta policistus. Tu zini, ka tas nav par viņiem. Es braucu mājās un es domāju, tas, ko es redzēju, tas nekas nav par viņiem. Tas ir stāsts par mani. Tas ir stāsts, ko atgādina šis augšām celšanās brīnums. Neaizmirst par sevi. Es nezinu, kā ir ar tevi šajā jomā, vai tu neesi dzīvē aizmirsis sevi šajās lieldienās, šajos Kristus augšām celšanās svētkos. Pāri visiem taviem skrējieniem, tavām rūpēm un raizēm par ģimeni, par veselību, par mieru, par mīlestību. Bet mans Kristus man atgādina neaizmirst sevi. Lai tad, kad sabiedrība skatās uz tevi, uz kristīgo baznīcu, lai viņi redz gaismu, kas ir izgājusi no kapa, nevis palikusi kapā. Mans kungs nav palicis kapā. Viņš mīļai ir augšām cēlies. Bet šie svētki nav ne par zaķiem, ne par olām. Šie svētki nav par kārtējo alkohola patēriņu, grandiozos daudzumos. Šie svētki ir par gaismu, par dzīvību, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgi tev un man. Vai mēs to apzināmies vai neapzināmies? Jēzus nenāca pasaulē un teica, tev vajag gaismu, ja tikai tu apzinies. Viņš teica, es esmu dzīvā maize. Nāc un dzer. Nāc un dzer. Kristus ir augšām cēlies. Debes Tēvs, paldies, ka mēs šajā rītā varam svinēt. Ka mēs varam vispār uzdrīkstēties, debes Tēvs. Šos svētkus, ko tu mums kā dāvanas devusi vispirms ieraudzīt, ka tās ir pārmaiņas manā dzīvē. Ka tā ir gaisma, kas ir vajadzīga man. Kas man ir jāpiedzīvo. Tu caur saviem praviešiem, savai draudzei, savai tautai saka, kāpēc jūs ejiet un pērciet, kam nav vērtības? Nāciet un vienkārši ņemiet. Ņemiet par velti. Es jums to dodu. Un, mīļais Dievs, es ticu, ka tu savu dēlu tieši šādā izpildījumā devu pasaulē. Nevis nopērkamu glābēju, nevis nopērkamu brīvību, bet dāvanu. Tēvs, un tostarp, cik mums reizēm cilvēkiem grūti dzīvē ir saņemt dāvanas tāpat, jo mēs te gribam maksāt. Mēs esam pieraduši atlīdzināt, lai mums nav jādzīvo ar vainas sajūtu visu atlikušo dzīvi, ka mēs kaut kam esam parādā. Bet Tēvs, tu devi savu dēlu kā dāvanu un teici, ņemiet pasauli. Ņemiet, es jums atdodu visdārgāko. Tēvs, palīdz mums šajā svētku rītā viņu vienkārši paņemt. Paņemt ar pazemību, ar tādu patiesu grēku nožēlu, ka manā dzīvē vajag gaismu, kas apgaismo un izgaismo visus tumšos mans dvēseles nostūrus. Patiesība, kas ceļ gaismā lietas, ko es esmu apslēpis vai mācos apslēpt vai cenšos apslēpt. Tēvs, lai tavu gaismu spīd šodien, caur tavu draudzi, caur taviem bērniem,
caur tavu vārdu, no mums uz pasauli, uz visiem grūtsirdīgiem, uz visiem dzīves salauztiem, uz visiem tiem, kuri dzīvo vientulībā un mīlestības trūkumā. Tēvs, tu to vari, un man to vajag. Tavā vārdā. Āmen.